Mani sauc Sabīne Krīlova, esmu Latvijas biznesa koledžas skaistuma konkursa dalībniece. Piedalos šajā konkursā, jo mani pamudināja mans draugs, un no vienas puses tas ir tāpēc, lai celtu savu pašnovērtējumu, un arī viena no iespējām, kas ir kā galvenā balva, iegūt studiju vietu. Ļaujiet padomāt, pašlaik notiek Eiropas futbola čempionāts, kas ir top interesēs pagaidām. Protams, lielākoties futbola un sporta faniem. Sabīne Krīlova. Tas bija diezgan interesanti, un es varu teikt lielu paldies mūsu skolotājai, jo viņa tiešām iemācīja, piemēram, pareizi stāju, kā iet, pat mans draugs vēl pateica, tu pirmajā randiņā, kad tikāmies, tu gāji kā vīrietis. Un ka tagad es gāju kā sieviete, tas tiešām bija tā noderīgi arī ne tikai šim konkursam, bet visai dzīvei. Spriežot pēc visām konkursa kārtām, ir tīpaši pēc panākumiem defilē, tu šo mērķi esi 100% sastāvus. Un varēsi to visiem pierādīt arī. Tagad stāvot žūrijas priekšā, tas bija vienkārši tāds satraukums, ka nevar to aprakstīt, ka tagad man vēl zosādē. Tas tiešām bija tāds moments, ka tu nevarēji pat zināt, kura tiks tālāk, kura ne. Es īstenībā priecātos par jebkuru, kura meitni uzvarētu, jo mēs katrs esam cīnījušās, mēģinājuši sevi pierādīt, un mēs visi jau esam uzvarētājs.